notiek ar pasauli, cilvēkiem dabu? Kāpēc tik dīvaini sagrozās viss? Reizēm jau šķiet, ka kļūst pat rāk, bet nāks vien pierast un viss. Ir pasauli dīvaini, nesprotama greizā, pa kuru laiku mainījies viss. Pa kuru laikas bijis nosodāms slikts, kļuvis par ierastu lietu. Mēs dzīvojam pasaulē dīvainā greizā, kur pamesti bērni blandās pa ielām, kur 10-gadnieks ar puteli rokās nemanīts. Skatams līdz garām, vai tas ir normāli, ka dzīvojam tā, ka prostitūts līdzās sievietēm stāv, ka mēs vairs nesam mēs paši, jo viens otru tikai samaitēt mākam. Citā pasaulē nāk cita rīts, citā pasaulē ziedi tik vīst, citā pasaulē savādāks viss, citā pasaulē skaidrs un tīrs, citā pasaulē nāk cita rīts, citā pasaulē ziedi tik vīst, citā pasaulē savādāks viss, citā pasaulē skaidrs un tīrs. Kopš kur laika mēs dzīvojam tā, ka mūzika lirikā kļūsi jēla, kā klasika ķemu tā kropļota tiek, un jauni murgi rodas ar vietu. Mēs dzīvojam pasaulē dīvainā greizā, kur 10-gadnieks pa naktīm tik blandās, kur ar draugiem pa kluso pudeli tukšo un uz soliņu tik ļoti lēnām rubās. Kas notiek ar mums, ka mēs dzīvojam tā, ka radam sliktu piemēru bērniem, ka mācām rūpjības, lamājoties blakām, mūsu nākotne taču ir viņu rokās. Kas notiek ar pasauli, cilvēkiem dabu, kāpēc tik dīvaini sagruzās viss? Reizēm jau šķiet, ka kļūst pat rāk, bet nāks vien pierast un viss. Citā pasaulē nāk cita rīts, citā pasaulē ziedi tik vīst, citā pasaulē savādāks viss, citā pasaulē skaidrs un tīrs, citā pasaulē nāk cita rīts, citā pasaulē ziedi tik vīst, citā pasaulē savādāks viss, citā pasaulē skaidrs un tīrs.